Madonas novada Barkavas pagasta teritorijā no slūžu avārijas radītajiem plūdiem cietuši vairāk kā 100 hektāri zemes. Lielākā daļa no tiem ir sējumiem sagatavota augsne, taču 25 hektāri šajā pavasarī jau bija apsēti. Barkavas pagasta zemnieku saimniecības kolni saimnieks Māris Kolns, izvērtējot plūdu radītās zaudējumus, atzīst, ka situācija ir vairāk kā nepatīkama, un tās sekas būs jūtamas vēl ilgi. Sēkla ir sagatavota, sapirkta un applūst, un jau uz tā tīruma nevar iesēt to sēklu, tad arī līdz ar to arī zemniekam ir zaudējumi un lieli zaudējumi, jo zemnieks jau rēķinās. Jo, man liekas, nevien nav tāda zemnieka, kuram nav bankās ņemti kredīti par tehniku vai arī par to pašu sēklu, jo sēkla visa arī ņemta tiek ņemta uz kredīta, uz rudens atmaksu. Es ņēmu rapsi uz 50 hektāriem un tas ir uz 1500 latu. Šobrīd plūdi ir apturēti un slūžas uz laiku nostiprinātas. Zemnieki meklēs risinājumus un turpinās darbu, taču daļu vainas esot jāuzņemas arī valsts atbildīgajām institūcijām. Daudzi saka, tā katastrofa. Katastrofa vajadzēja notikt jau pavasarī, kad tie bija lielie plūdi. Tad mēs saprastu, tā ir katastrofa, tur daba, kad lietus lītu, tur gāstu nedēļu, tā būtu katastrofa. Bet katastrofa notiek pēc cik 3 gadi pagāja, kad tās slūžas rekonstruēja, notiek tāda katastrofa. Kaut kur nauda tika atkal varbūt tās netur ieguldīta, pa labi, pa kreisi, izsaimniekota. Lai gan zemnieki cer uz valsts atbalstu, konkrēti solījumi netiek doti. Madonas novada doma ir izveidojusi komisiju, kas šobrīd darbojas pie lauku apsekošanas, zaudējumu apsekošanas, novērtēšanas tieši. Mēs kā pārvalde neesam tā iestāde, kas lem par tām kompensācijām un kas tur notiek, es tiešām nemāku pateikt, jo nav tādas informācijas. Zemnieki tomēr pieraduši, ka viss jārisina pašspēkiem, jo izskaidrot situāciju tiem, kas tajā nav iedziļinājušies, ir ļoti grūti. Tad brauks maija beigās vai jūnija sākumā, pateiks, jums jau nekas te nav bijis. Grūti jau ir pierādīt, teiksim, ka arī tie vasarāji, viņi kaut kas izaugs, bet viņi izaugs varbūt tās no hektāra tur 10 centneri, ko mēs cerējam varbūt uz 30 centneriem. Lauku reģionos sējas darbi ir pilnā sparā, tāpēc jācer, ka atbildīgās institūcijas strādās tikpat ražīgi.